Interesanti šķiet lasīt dažādu reliģiju svētos rakstus, un tieši caur šiem svētajiem rakstiem iepazīt attieksmi pret mani, kā šīs svēto rakstu grupas nepiederīgo. Tātad, kā šīs konkrētās reliģijas svētajos rakstos aicina attiekties pret āri grupu. Ja es redzu, ka šī reliģijā svētajos rakstos ir aicināts mazākais izslēgt, nomētāt ar akmeņiem, nogalināt vai vēl kaut ko izdarīt ar āri grupas cilvēkiem, vēlme ļoti cieši saistīties vai kaut kā iekļauties tajā grupā, iespējams varētu būt dzīvībai bīstama. Ja ir pāris, kurā viens ir dievturis, un otrs nav dievturis, tad ir jautājums par to, cik abas puses ir stingras savā pārliecībā. Un vai abas puses ievēro savus svētos rakstus, un ja ievēro, tad vai šāda kopā būšana ir iespējama.